Labdien, un šodien mēs paskatīsimies, kā Excelī var uzbūvēt šo slaveno Hansa Roslinga grafiku, infografiku, mēs varētu teikt, kur viņš salika datus par iedzīvotāju veselību katrā valstī un atkarībā šeit no valsts izmēra iedzīvotāju skaita un atkarība no šiem te ieņēmumiem katrā valstī, lai pierādītu, vai korelē cilvēku iedzīvotāju vecums ar ieņēmumiem. Respektīvi, hipotēze vai lielāka ieņēmuma nozīmē ilgāk dzīvot. Plus viņš uztaisīja to, ka palaižot play šim grafikam, ja mēs redzam, kā gadu laikā mainās šīs te grafikas un kā šis te dati mainās. Pamēģināsim šādu pašu grafiku, kas mums liekas fantastisks, uzbūvēt ar Microsoft Excel. Pirmkārt, paņemsim, tepat sadaļā ir daudz visādu datu, tos var arī izmantot analīzē, starp citu paņemsim BMI, kas ir Body Mass Index, veselības dati, nospiežam te labo pogu uz Excel ikonas un pasakam kopēt saites adresi. Tad aizējam atpakaļ uz Excel un, lai ielādētu datus, jo mums vajag ielādēt šos datus, mēs izmantosim Power Query un funkciju From Web. Mums parādās viens lauciņš, mēs iekopējam vienkārši šo adresi, spiežam OK, un šajā brīdī Power Query pievienojas šim te datu avotam un ielādē šos te datus. Pirmkārt jau, lai mums jāpaskatās, kādi šie te dati ir. Kamēr Power Query lādē šos datus iekšā, tas, ko izdarīs Power Query, pieslēdzoties šim te datu avotam, mēs redzam, ka parādās tāds navigātoru lodziņš, kurā būs visi mūsu datu avoti. Šeit ir vairākas tabulas, mēs uz katras tabulas uzbraucot virsū varam paskatīties, kas apmēram tur ir. Mūsu interesējušā tabula ir data. Mēs redzam apmēram šos te pāris ierakstus, ko mums demonstrē, spiežam edit, un atverās šis brīnišķīgais Power Query Data Editors. Šeit mēs redzam, ka mūsu dati ir sakārtoti pa valstīm un pa gadiem. Mēs uzreiz varam nosaukt šo te datu konekciju avotu par BMI, un Excels atcerēsies to nākamreiz. Mums ir jāizdara pāris lietas. Mēs redzam, ka kolonu nosaukumi nav īstie. Šeit kreisajā pusē nospiežot ikonu, mēs vienkārši pasakam use first column. Jau mūsu dati ir vairāk vai mazāk formatēti. Vienīgais, mums viņi nav pivot nav pareizā formātā, lai viņus analizētu, tāpēc mēs viņus nedaudz sagriezīsim. Šeit es atzīmēju šīs te kolonnas, nospiežu podziņu, unpivot columns, un es redzu, ka mani dati beidzot ir pagriezti tādā formātā, kā man vajag. Šeit es ierakstu year, gads, un šeit mans body mass index. Šeit arī labajā pusē es redzu visas iepriekšējās darbības. Es varu aiziet uz jebkuru darbību vēsturē un atpakaļ uz priekšu tādā veidā. Nākamreiz, kad Excels lādēs šos datus, viņš atkārtos pilnīgi visas šīs te darbības. Un es spiežu Save and Load, un Excels lādē iekšā šos te datus manā datu modelī. Skatāmies, tātad ielādē manā datu modelī. Datu modelī nozīmē manā Power Pivot struktūrā. Iesim tālāk, tas papildus dati, kas man vēl ir vajadzīgi, ir ieņēmumi. Un es skatos pēc income per person. Income per person man interesē, un income per person GDP dalīts ar kapitā, inflation adjusted, šo te ņemšu. Es atkal ņemu kopēt saites adresi, un, lai ielādētu šos datus, es tāpat izmantoju šo te Power Query from Web funkcionalitāti. Un līdzīgi kā iepriekš es apstrādāju šos te datus, ielādējot tos pirmkārt jau Power Query'ā šajā workbookā redzu, kad Power Query sadaļā man stāv viena kolekcija, šī te iepriekšējā BMI, un katru reizi tajā brīdī, kad man vajadzēs atjaunot šos datus, vai, piemēram, šie dati mainās, tad es varu atkārtoti viņus ielādēt, vienkārši nospiežot refresh. Un atcerējamies, mēs veicām formatting, tas saglabāsies. Un šeit līdzīgi mūsu interesējošā kolona tabula ir data. Es atveru to editorā, skatos kā tā income, nosaucu viņu par income, skatos tātad
pirmkārt atkal man ir kolonnas, ir sakārtot, man jāpaņem pirmā rinda kā kolonu nosaukumi, un tāpat kā iepriekš man vajag noformatizēt šos te kolonus ar unpivot. Tā, drusku man aizķērās. Tā, es iezīmēju tikai tās kolonas, izņemot valsti, ko man vajag unpivot kolonas. Un šī unpivot funkcionalitāte, jūs redzat, ka tā ir tiešām ļoti ērta. Pirms tam Excelīs bija taisījis piemērus, kur šī funkcionalitāte ir jāveic vairākiem soļiem dažādās darbībās. Šeit mēs redzam, ka to var izdarīt vienkārši ar vienu klikšķi. Tas ir tiešām satriecoši. Arī šī tabula man ir ielasīta, mēs redzam 2 avotus, varam uzbraukt uz tiem un paskatīties. Nu, un pēdējais, kas man interesē, ir iedzīvotāji population, un mani interesē population, population total. Kur man ir population total? Population, tā būs nākamā lapiņā. Population total, kur viņš ir. Tā es arī ņemu kopēt saites adresi. Atkal atgriežos uz savu Exceli from web. Un ielādēju datus tieši tāpat kā iepriekš. Un principā mēs esam ieguvuši šajā savā Excelī datus no 3 dažādiem avotiem. Ja, varbūt mēs izskatās, ka mēs ņemām no viena gapmindera, bet principā tie ir 3 dažādi faili, līdz ar to tie ir 3 dažādi avoti principā. Mēs atkal atveram šos te Power Query editoru, ierakstam population, lai nejūk, un mēs redzam ļoti līdzīgi kā iepriekš, mēs formatizējam šos datus. Tā. Iezīmējam tās kolonas, kuras mums vajag unpivotot. Unpivot spiežam. Un atkal mēs dabūnam tieši tos datus, ko mums vajag. Year. Population. Nu tādā, un te mums ir country. Mēs nomainījām nosaukumus, visu lādējam iekšā. Ielādējam arī šos datus, un, kā mēs redzam, lai analizētu šos datus, mums vajadzētu uztaisīt viņus, salikt kopā, jeb samerģot. Power Query augšā te ir tāda funkcija merge, spiežam šo te merge, mums piedāvās savienot 2 tabulas, pirmās, ko mēs savienosim, BMI un income, un mēs norādam, pēc kurām kolonnām mēs tā kā merģosim, pēc šīm te 2. Un mums piedāvā šeit samerģot, nospiežot ikoniņu, mēs pasakam, ka merģosim income klāt. Nu, un attiecīgi mēs merge 1, tas mums, un mēs ielādējam šo tabulu. Ielādējam šo te tabulu, un tātad šī te tabula samerģota, ielādēt arī datu modelī, un mums vajag vēl vienu merģu uztaisīt. Respektīvi samērģot šo te merge 1 kopā ar population. Un atkal mēs norādam year un country, tās dati, kas mums ir jāmērģo. Mums atverās šis te mēs ierakstīsim income. Un tas, kas mums ir jāizvēlas, tikai population no šīs jaunās tabulas. Mēs pasakam population. Un šito mēs nosauksim par final datā. Un arī ielādējam šo te datu modelī. Mēs redzam visas šīs te konekcijas, viņas mums arī saglabāsies, un gadījumā, ja mēs atjaunosim datus, visas transformācijas tiks veiktas, un arī šis te mūsu final merge būs pieejams. Uzbraucot uz to, mēs varam paskatīties, kā izskatās dati. Nu, un tagad uzzīmēsim grafiku, izmantojot Excelī iebūvēto brīnišķīgo funkcionalitāti Power View. Tātad Power View ir tieši funkcionalitāte, kas nodrošina dažādu veidu grafiku attēlošanu.
Un tā ir īpaša tehnoloģija, kas ir iebūvēta Microsoft Excelī. Aizvaram ciet šo Power Query, tas mums šobrīd nav vajadzīgs. Un mēs redzam, šeit ir pieejami visi mūsu datu avoti. Mūsu gadījumā bija Final Data, mūs interesē. Mēs izvēlamies BMI un Income tabuliņu un noformēsim to scatter veidā. Pasakām, ka grafiks būs scatter. Tā, un tā mēs ieliksim country detailos, un mēs iegūstam jau tādu valstu izskatu. Tālāk tas, ko mēs ieliksim size, ir population, ja, un ļoti līdzīgi jau tam, ko mēs redzējām šajā grafikā, kuru uzzīmēja šis te roslings. Mēs tikai samainīsim vietām šos te. Tā. Šādi te. Un tas, kas mums ir atlicis, mums ieliks šajā play access, mums jāieliek gads. Mēs ieliekam gadu. Un mums ir pieejams šī te play podziņa. Nospiežot šo te play podziņu, mūsu dati sāk kustēties. Un tā, nospiedīsim, ne, tomēr mēs mums bija pareizi. Income ir šeit un BMI ir šajā. Jā, mēs spiežam play un mūsu dati mūsu valstis sāk kustēties. Un principā mēs esam ieguvuši to pašu grafiku, ko šajā Hansa Roslinga piemērā. Apturēsim. Uzbraucot uz noteiktu šo te valsts punktiņu, mēs uzreiz varam redzēt šo te informāciju, kas par viņu pieejama. Ja, tādā veidā mēs varam paskatīt. Lūk, tādas papildus tam mēs varam ielikt šos te filtrus, ja, un mēs varam paņemt tikai mazās valstis, ja, uz grafika atzīmēt ar iedzīvotāju skaitu līdz, piemēram, 27 miljoniem, ja, un arī palaist šo te play, vai arī mēs varam ielikt filtru un izvēlēties tikai noteiktas valstis un tā tālāk. Šādā ļoti vienkāršā veidā mēs varam uzbūvēt patiešām ļoti jaudīgus grafikus, jaudīgu datu analīzi kopā ar Microsoft Excel. Paldies!